Labdien! Sen neesam redzējušies, un hokeja stāsti ir atpakaļ. Un šodien mēs runāsim par Rīgas Dinamo spilgtākajiem leģionāriem. Rīgas Dinamo jau kādu laiku ir pazudis no Latvijas hokeja kartes, bet nedrīkst nepieminēt, ka laikā, kad komanda spēlēja kontinentālajā hokeja līgā, tas rindas pārstāvēja vairāki spilgti hokeisti, par kuriem mēs arī šodien parunāsim. Atcerēsimies gan vārtsargus, gan aizsargus, gan arī, protams, uzbrucējus. Un kamēr video nav sākusies, varat jau uzreiz komentāros ierakstīt, kurš ir jūsu visu laiku mīļākais Rīgas Dinamo leģionārs. Tie ir hokeja stāsti, sekojiet mūsu kanālam YouTube platformā, rakstiet komentāros, lieciet laikus un arī atsūtiet šo video saviem draugiem, lai arī viņi varbūt nedaudz nostalģiski atcerās tos laikus, kad Dinamo arēna Rīga pulcē pilnas tribīnes. Bet mēs sākam! Es domāju, ka katram hokeja līdzjutējam kaut reiz dzīvē bijusi tāda situācija, kad pēkšņi kļūst interesanti, kur tagad ir tas vai tas hokejists. Es neesmu izņēmums, arī man tādi brīžīgi pa laikam ir, un tad parasti palīga Nakelīt prospekts portāls, kur var visu to apskatīties. Un jā, vienā dienā man vienkārši kļuva interesanti, kur tagad ir tie paši spilgtākie Dinamo leģionāri, kur ir tie hokejisti, kuri priecēja Rīgas Dinamo līdzjutējus. Kāds priecēja varbūt tikai vienu sezonu, kāds varbūt bišķiņ vairāk, bet šeit ir visi tie hokejisti, par kuriem es šodien jums stāstīšu un kurus jūs droši vien arī atceraties. Un droši vien viens no spilgtākajiem uzbrucējiem, ar kuru mēs varētu sākt, ir zviedrs Linus Svidels, kurš Rīgā ierādās 2014. gadā. Viņam jau bija neliela pieredze šajā līmenī, bet tieši Rīgā viņš sevi parādīja no labākas puses, gūstot 10 vārtus un izdarot 24 rezultatīvas piespēles. Viņš tiešām spēlēja ļoti spilgti un, protams, ka uzreiz šo spēlētāju pārvilināja uz citu komandu, bet pēc 3 sezonām viņš atkal atgriezās Rīgā un tad viņš vienkārši demonstrēja dominējušo sniegumu, jo guva 24 vārtus un arī izdarīja tikpat rezultatīvas piespēles, kas arī joprojām 2018. un 2019. gada sezona ir rezultatīvākā viņa kontinentālās hokeja līgas karjerā. Bet pavadot vēl pēc tam pāris sezonas šajā līmenī, uzbrucējs atgriezās dzimtenē un kopš 2022. gada viņš spēlē pat ne Zviedrijas hokeja līga, bet Allsvenskan turnīrā, Zviedrijas pēc spēkā 2. čempionātā, un šogad pārstāv komandu Ostersunds. No spēlētāja, kurš apdraudēja pretinieku vārtus, pārējiem pie spēlētāja, kurš jau pats sargāja Rīgas Dinamo vārtus, un noteikti viens no spilgtākajiem vārtsargiem bija Kris Holts, Vankūverā dzimušais vārtsargs, kurš līdz pat 2010. gadam spēlēja tikai un vienīgi Ziemeļamerikā, un tad viņš pieņēma Rīgas Dinamo piedāvājumu, un viņam tā kļuva par pirmo pieredzi spēlējot Eiropā. Un varētu teikt, ka tā uzreiz bija tāda appusēja mīlestība, jo Dinamo līdzjutēji ātri iemīlēja Krisu Holtu, gan arī Kris Holts diezgan komplimentāri izteicās gan par Rīgu, gan arī par Dinamo līdzjutējiem. Un Holta gadījums ir īpašs ar to, ka viņš savas pēdas, varētu teikt, atstāja ne tikai Dinamo statistikā, bet arī vietējā mūzikā, jo tieši Kris Holts ierakstīja tādu mini albumu ar Dzelzs vilku. Ja, diemžēl tagad esmu par tālu no mājām un nevaru parādīt, ja, bet man mašīna pašam joprojām glabājas tas CD disks ar tam dziesmam, ko vārtsargs ierakstīja kopā ar populāru pašmāju grupu. Take time to realize that I'm on your side. Pēc 2 sezonām Dinamo Holtu nomēdīja automobilistu komanda, taču jau tās pašas sezonas laika viņš tika aizmainīts uz Doņetskas Donbas, kuras rindas sezonu arī noslēdza. Tad 13. 14. gada sezonu vārtsargs vispār izlaida, un tad viņš atsāka karjeru Itālijā, bet 15. 16. gada viņš karjeru arī noslēdza, un tad savas pēdējās spēles profesionālajā hokeja viņš aizvadīja Lielbritānijas līgas komanda Clan no Skotijas.
Pieminēju pa vienam vārdsargam un uzbrucējiem, un tagad būtu loģiski pieminēt arī kādu aizsargu, ko es arī izdarīšu. Tas ir Matthew Mayone, kaut gan viņa gadījumā varbūt precīzāk būtu pateikt uzbrukošais pussargs, ja hokejā būtu tāda pozīcija, jo aizsardzībā Mayone spēlēja diezgan švaki, būsim godīgi, ja toties viņš to kompensē ar spilgtu sniegumu uzbrukumā. Tātad kanadietis ar itāliešu sāknēm, viņš Rīgā ieradās 2018. gada, uzreiz par sevi lika runāt. Atšķirībā no tā paša Holta, Majonem bija pieredze Eiropā, viņš pirms tam aizvedīja pa sezonai Slovākijā un Somijā. Tad kaut kāda bagāža viņam bija, un, protams, tas bija lielisks trāpījums no ģenerāla menedžera puses, jo savā pirmajā sezonā Majones sakrāja 46 punktus. Viņš kļuva par otro rezultatīvāko Dinamo spēlētāju vispār tajā sezonā. Un tie, protams, aizsargam tie ir fantastiski skaitļi. Un gluži kā Holts, arī Majonem bija iespēja nodemonstrēt savas vokālas spējas. Viņš tika izvēlēts dalībai KHL zvaigžņu spēlē, un tur arī izpildīja vienu no savām mīļākajām dziesmām. 1, 2, 3, 'cause I belong with you, you belong with me, my sweetheart. 'Cause I belong with you, you belong with me, my sweet. Skaidrs, ka pēc tādas sezonas bija daži klubi, kuri bija gatavi maksāt vairāk, lai Mayone spēlētu pie viņiem. Viņš izvēlējās spēlēt Pekinas Kunlun Red Star. Drīz vien viņu aizmainīja uz Minsku, un tad no Minskas viņš atkal nonāca Rīgas Dinamo sastāvā, bet jau kaut kas viņam negāja tik labi. Arī 20-21 gada sezonu viņš sāka Dinamo, bet tas beigas jau nonāca Vācijā. Pēc tam Majones spēlēja arī Itālijā, tad atkal Vācijā, un tieši Vācijas tas posms varbūt varētu būt viens no tādiem veiksmīgākajiem viņam pēdējos gados, 34 punkti, bet tajā paša laika lietderības koeficients -25. Un savukārt jau otro sezonu Majones spēlēja arī Allsvenskans čempionātā. Viņš pārstāv klubu Bjorkloven, kur viens no viņa komandas biedriem ir jaunais latvietis Bruno Osmanis. Hokejā ir tāds teiciens, ka vārdsargs ir puse no komandas, un tā droši vien ir taisnība, tīpaši, kad tava komanda nav favorīts. Un arī pēc Dinamo var redzēt, ka, kad komanda spēlēja labi un sasniedz kaut kādus rezultātus, tad arī vārdsargi komandai tiešām bija labi un bija daļa no tiem visiem panākumiem. Un, ja mēs atgriežamies pie vārdsargu līnijas, tad vēl viens spilgts vārdsargs ir zviedrs Mikls Telkvists, par kuru varētu teikt, ka tas vispār ir viens no tādiem skaļākajiem uzvārdiem, kādu jebkad bija izdevies piesaistīt Dinamo menedžmentam, jo līdz 2010. gadam, kad viņš kļuva par Dinamo spēlētāju, Telkvistam bija 114 spēles Nacionālajā hokeja līga, 4 pasaules čempionāti, 1 pasaules kauss un 2 olimpiādas. Bet pat ar šo sarakstu Telkvists tajā sezonā, kad viņš pievienojas komandai, bija otrais numurs aiz Krisa Holta, kurš aizvedīja lielāku spēļu skaitu. Un te jāpiemina, ka ar Telkvistu un Holtu Dinamo spēja pārvarēt playoff turnīra pirmo kārtu, kas Dinamo gadījumā vispār nebija bieži. Uz nākamo sezonu Telkvists komanda nepalika, bet viņš nepievienojas kādai KHL komandai, kad tas varētu būt, bet atgriezās viņš dzimtenē, spēlēja Zviedrijā. Bet 2012. gada viņš bija atpakaļ Dinamo, aizvedīja jau 2 sezonas komandā, bija pirmais numurs, spēlēja pārliecinoši, tīpaši 13-14 gada sezona, kad viņam tiešām ir tāda ļoti iespaidīga statistika, bet playoff turnīra gan tas sniegums vairs nebija tik spilgts, un tā pirmajā kārtā tajā sezonā Dinamo 7 spēļu sērijā zaudēja Doņetskas Donbass, kas turpināja jau cīņu par Gagārina kausu, bet, diemžēl, tur jau iejaucas citi apstākļi, jo Ukrainas austrumos sākas kara darbība, un tad līdz pat sezonas beigām Donbass vairs nevarēja spēlēt savā dzimtajā Doņetskā, un līdz sezonas beigām komanda Ukraina tā arī neatgriezās. Bet, ja mēs runājam par Telkvistu, tad 14. gada viņš arī atgriezās
dzimtajā Zviedrijā, 3 sezonas pavadīja Djurgardens komanda un 2017. gadā oficiāli noslēdza savu karjeru. Lai cik labi vārtsargi ir tava komanda, kaut kas jāizveido arī pie pretinieku vārtiem, lai gūtu vārtus un tad attiecīgi arī atnāktu uzvaras. Un, ja mēs runājam par uzbrucējiem, tad vēl viens tāds spilgts uzbrucējs ir kanādietis Pols Šahura. Viņš gan Rīgā pavadīja ne tik ilgu laiku, viņam arī nav to stāstu ar atgriešanos komanda, bet tāpat viņš bija labs spēlētājs, viens no tādiem arī spilgtākajiem uzbrucējiem. Uz Dinamo viņš pārgāja 12. 13. gada sezona, ko viņš sāka Lef komanda, tad pievienojas Dinamo un sakarāja 28 punktus, kas ir diezgan labs rezultāts. Un tas bija arī labs arguments, lai uzbrucējs paliktu komanda uz nākamo sezonu, kad viņš bija vēl rezultatīvāks. Bija 17 vārti un 18 rezultatīvas piespēles. Vairākas reizes viņš lika gavilēt vietējiem līdzjutējiem, vairākas reizes guva arī tādus skaistākus vārtus. Un atkal tāda diezgan ierasta situācija, kad rezultatīvs uzbrucējs no Dinamo tiek salāks uz kādu citu klubu. Atšķirībā no daudziem citiem, tad viņam izdevās nostiprināties, ka hell nebija viņam tā, kā viņš pārgāja uz citu komandu un uzreiz no tā snieguma nekas nepalika. Vēl 5 sezonas viņš pavadīja kontinentālajā hokeja līgā. Bet 2021. gada sezona viņa karjera, varētu teikt, ka strauji gāja uz leju, jo viņš no KHL pat taisnu pārgāja uz Polijas čempionātu, uz klubu GKS. Un tā viņam izrādījās arī pēdējā sezonā, pēc tam viņš hokeju vairs arī nespēlēja. Lai nekur tālu nebūtu jāiet, pastāstīšu jums arī par vēl vienu kanādieti, arī uzbrucēju, tas ir Kails Vilsons. Arī viņam Dinamo kļuva par pirmo Eiropas pieredzi. Viņš komandai pievienojas 13. 14. gada sezona, pirms tam viņam bija 7 sezonas Ziemeļamerikas profesionālajā hokeja. AHL viņš alaži bija rezultatīvs, bija viņam pieredze neliela arī Nacionālajā hokeja līgā, pārstāvot Capitals, Blue Jackets un Predators. Un Eiropas pieredze, tā debija Eiropas hokeja Vilsonam sanāca veiksmīga. Viņš debijas sezona Dinamo rindas guva 17 vārtus, izdarīja 27 rezultatīvas piespēles. Tā vispār bija tāda diezgan veiksmīga sezona komanda, jo daudz rezultatīvu hokeistu tajā bija. Un jūs droši vien nebūsiet izbrīnīti, ja es pateikšu, kā arī pēc tās vienas sezonas Vilsonam uzreiz samaksāja lielu naudu citā klubā, viņš pārgāja uz Čeļabensku, un tad tur viņam vairs negāja tik labi, un atkal tajā pašā sezonā viņš atgriezās Dinamo, bet vairs tik labi negāja, un vieni vārti 28 spēles noteikti nebija tas, ko Rīgā varētu gaidīt no leģionāra. 15. 16. gada sezonu Vilsons sāka Zviedrijas klubam Modo, tad arī sezonas laika viņš pārgāja uz Šveices klubu Tigers. Savukārt 16. 17. gada sezona viņam kļuva par noslēdzošo hokeistam, to pavadot Berlīnes komanda Eisbären. Vēl viens vārtsargs, kurš noteikti ir pieminēšanas vērts, ir čeks Jakubs Sedlačeks. Viņa gadījums ir īpašs ar to, ka viņš Rīgā pavadīja 4 sezonas. Tas laikam varētu būt vienīgais leģionārs, kurš komandā nospēlēja tik ilgi. Un Rīgas Dinamo menedžmentam arī tā bija liela laime, liela veiksme, jo vārtsargs nekur nerausties. Viņš vienkārši spēlēja stabili un spēlēja tikai Rīgā. Vēl viena tāda īpaša lieta, ko varētu pieminēt par Sedlačeku, ir tāda, ka 13. 14. gada sezona, kad Dinamo spēlēja playoff turnīra, viņam tieši playoff turnīra statistika nekļuva sliktāka, ka tas parasti bija Dinamo vārtsargiem, bet gluži pretēji, tā kļuva labāka. Un tas arī ļāva aizķerties tajā zīmīgajā sērijā pret Donbass, kurā gan tāpat tika zaudēta. Pēdējā 4. Sedlačeka sezona Dinamo varbūt nebija tā veiksmīgāka. Vārtsargs turpināja spēlēt stabili, bet komandā atrādās tāda kā pārbūves procesa. Bija tikai 11 uzvaras 60 spēlēs, kas, protams,
nebija labs rezultāts, un pēc tas sezonas Vārtsargs izdomāja, ka viņš atgriezīsies dzimtenē. Tas bija 2017. gads, ja, tad atgriezies viņš Mountfield komandā, un tad pēc tam viņš spēlēja tikai un vienīgi Čehijā, ja neskaitā tādu pavisam nelielu nogriezni Bratislavas Slovan, kas tobrīd vēl spēlēja KHL. Un Sedlačeks joprojām spēlē Čehijā, joprojām viņa karjera ir aktīva, un šo sezonu viņš pārstāv komandu Olomouc. Un, protams, ka neviens no stāstiem par Rīgas Dinamo spilgtākajiem leģionāriem nevar iztikt bez viņa, bez Marcela Hossas, kurš ir Mariana Hossas brālis. Ja, Marians Hossa ilgi spēlēja Nacionālajā hokeja līgā. Arī Marcelam bija neliela, varētu teikt, tāda pieredze Nacionālajā hokeja līgā, un ar šo savu pieredzi viņš arī ierādās Rīgā. Tajā sezonā pirms Dinamo dibināšanas viņam bija 36 mači New York Rangers un vēl 14 Phoenixas Coyotes rindas. Hossa noteikti ir Rīgas Dinamo galvenā lielākā zvaigzne, ļoti tāds meistarīgs spēlētājs, kurš ļoti labi prāta darīt savu darbu. Tas ir gūt vārtus. Jau savā pirmajā sezonā viņam 22 vārti un 22 piespēles, bet nākamajā sezonā viņš guva 35 vārtus, kas tajā sezonā bija lielākais rādītājs visā līgā. Ja, tajā sezonā neviens neguva vārtus vairāk nekā Hossa. Kā jau to varēja paredzēt, tad interese par Hossu bija milzīga. Viņu gribēja pie sevis redzēt grandi, bet, lai kā Hossa mēģināja spēlēt kaut kur citur, ja tikai Rīgas Dinamo viņam sanāca gūt vārtus lielā daudzumā. Tad viņš tur aizgāja uz Kazaņas Akbārs, tad uz Maskavas Spartak, tad atgriezās Dinamo, tad atkal Lev. Un pirms 2013.14. gada sezonas viņš atkal atgriezās Rīgā, un atkal viņu nebija iespējams apturēt. Ja, 22 vārti un 19 rezultatīvas piespēles. Hossa palika komanda arī uz nākamo sezonu, bet kaut kas pēkšņi mainījies. Varbūt nebija viņam vairs tas ķīmies ar partneriem, jo tomēr Hossa ir atkarīgs uzbrucējs, viņam bija vajadzīgas piespēles. Ja, 38 spēles viņš guva tikai 7 vārtus, un sadarbība tika pārtraukta. Hossa devās uz Zviedriju, tad uz Čehiju, bet 16. gadā viņš devās uz dzimteni, uz trenēšanas Dukla komandu. Viņš tā savu karjeru sāka, tajā arī pabeidza, nospēlējot vēl 2 sezonas, un tad attiecīgi 2018. gada Hossa karjeru noslēdza. Un ir vērts pieminēt, ka pārstāvot Rīgas Dinamo, ieskaitot arī playoff turnīru, Hossam ir 105 vārti Rīgas Dinamo krēklā. Pēc karjeras beigām par Hossu vairākus gadus nekas nebija dzirdams, bet pērn viņa uzvārds vairākas reizes parādījās hokeja mediju virsrakstos. Pirmo reizi tas notika augustā, jo Marcels piedalījās sava brāļa Marijana atvadu mačā, kur arī spēlēja tādas zvaigznes kā Jaroslavs Halaks, Daniels Alfredsons, Tomašs Tatars, Zdeno Hara. Izcila spēle. Tur arī viens no treneriem bija Julijs Šuplers, kurš bija Dinamo pirmais treneris. Savukārt decembrī Hossa negaidīti debitēja profesionālajā boksā. Viņš cīnījās pret reperi Romānu Grigēliju, arī izcīnīja uzvaru, bet pagaidām nav zināms, vai tā viņa boksera karjera vispār turpināsies. Tādi sanāca hokeja stāsti par Dinamo spilgtākajiem leģionāriem. Paldies, ka šo laiku pavadījāt ar mani un noskatījāties šo video līdz beigām. Atcerieties ielikt laiku un arī uzrakstīt komentāru par to, kurš ir jūsu visu laiku mīļākais Dinamo leģionārs. Kā arī, protams, piesekojiet mūsu kanālam, lai nepalaistu garām jaunus video, un arī atsūtiet šo video kādam no saviem hokeja draugiem, lai arī viņš var atcerēties par to, kādi bija Dinamo spilgtākie leģionāri. Bet mēs tiekamies jau nākamajos hokeja stāstos. Atā!